Vakar, pirmdien, 10. martā, atkal bija akciju asinsspirts. Nasdaq nokrita pa 4%, S&P pa gandrīz 3% un Tesla, piemēram, pa mīnus 15%. Šobrīd akciju tirgus ir kā plāns ledus, kur akcijas var krist 10–20% dienā, kas nozīmē, ka nav stabilu investoru turētāju, kas uzpirktu pie konkrēta līmeņa. Tātad vēl jāgaida, ka šis līmenis tiks sasniegts. Morgan Stanley pētnieki iznāca ar paziņojumu, ka S&P varētu kristies līdz 5500, un, kā zināms, rīt ir inflācijas dati, ceturtdien ir ražotāju inflācijas dati, kas tad varētu noteikt, kur tirgus kustēsies tālāk. Teslas akcija ir pamatīga bēdu ielē, jo pēdējo 2 mēnešu laikā akcija nokritusies par 54% un pēdējo 4 gadu laikā apmēram tās izmaiņas bijušas aptuveni 0. Un šobrīd daudz kur pasaulē boikotē Teslu. Dānijas pensiju fonds pārdeva visu Teslas pozīciju, domāju, to dara arī citi. Tā kā, jā, un tie, kas boikotē šīs te akcijas, viņam bija iespēja nošortot, jeb nopirkt speciāli tādu short ETF un nopelnīt 2 mēnešu laikā apmēram 200%. Kad Elons Musks finansēja Trumpa kampaņu, ieguldot aptuveni $270 miljonus, un Trumps vinnēja, un Teslas akcija palecās, likās, ka varana investīcija daudz nopelnīja, bet šobrīd Elons Musks jau ir pazaudējis 130 miljardus Tesla akcijas samazinājumā. Vakar Trumps ietvītoja, ka viņš nopirka sev vienu jaunu Tesla auto. Šodien Tesla akcijas apmēram plus 5% plusos. Kas pērk tās Tesla akcijas, ja viņš šādi pieņem lēmumus? Kad Trumps kandidēja, viņš visiem stāstīja, ka Amerika great again un visi būs bagāti, bet ja tagad paskatāmies, tad kopš Trumps vinnēja vēlēšanas, 60% mājsaimniecību Amerikā ir ieguldījuši akcijās, un visiem, es domāju, šobrīd ir lieli mīnusi, kopš viņš vinnēja vēlēšanas. Tad, ko Trumps tad dara priekš cilvēkiem?